Septembrī, saulainā ceturtdienas pēcpusdienā Valmieras pilsdrupas vairākas stundas bija mājvieta nevien radošām idejām un jauniem kontaktiem, bet brīžiem kļuva par sporta laukumu un tūciņas arēnu. Vairāk nekā 10 jauniešu organizācijas un neformālās apvienības pirmo reizi pulcējās vienviet Valmieras jaunatnes centra Vinda rīkotajā jauniešu organizāciju pēcpusdienā, lai apmeklētājiem atraktīvā veidā stāstītu par sevi un piesaistītu jaunus interesentus. Viena no pasākuma organizatoriem, jaunatnes lietu speciāliste Laila Skuiņa, norāda, ka problēma ir jauniešu informētības trūkums, tāpēc šī ir lieliska izdevība uzzināt, kādas organizācijas darbojas Valmierā un ko tās piedāvā. Dalībnieku sastāvs šoreiz ir Aibu Raibais, no Mākslas un kultūras biedrības Haritas un jauniešu ideju laboratorijas, līdz pat militārās tūciņas un vēstures apvienībai Tēvijas sargi un Valmieras 4. skautu vienībai. Pastāstiet, lūdzu, kā radās ideja par Valmieras jauniešu pēcpusdienas organizēšanu? Ideja par šo pasākumu radās Gundagai Siliņai īstenībā. Viņa strādāja jaunatnes centrā Vinda un regulāri arī viņas dienas gaitas ir saistīts ar jauniešiem. Viņa arī darbojās jauniešu ideju laboratorijā. Valmierā viena no tieši problēmām ir tas, ka jaunieši īsti nezina tik daudz par dažādām iespējām, ko viņi var darīt. Un šī te informētība ir kā tāds problēma jautājums. Līdz ar to bija doma, ko darīt lietas labā un kā panākt to, ka arī jauniešu organizācijas savstarpēji zina, ko viņas dara, lai varētu sadarboties un tam līdzīgi. Tāpēc bija šī ideja, ka viņas visas ir jāsapulcina vienkopus. Tēvijas sargu pārstāvs un militārās tūciņas instruktors Vāris Liepiņš stāsta, ka šī organizācijām ir laba iespēja rosināt interesi un apzināti darboties gribošos jauniešus. Un kā jūs nolēmāt piedalīties šajā pasākumā? Man uzaicināja VJC Vindas direktora vietniece. Un, principā doma ir tāda, kā piesaistīt jauniešus arī organizācijā, rosināt interesi, lai būtu vairāk. Un apzināties arī, kādas ir Valmierā, cik daudz cilvēku vispārībā, kas gribētu ar to nodarboties un tam līdzīgi. Cik jūs biedrībā šobrīd ir biedri? Grūti izskaitīt. Daudz, jā? Nē, drīzāk otrādāk. Bet, ir tā, ka mums ir vairākas nodaļas. Šī ir tikai Valmierā ir cilvēki un ir arī Rīgā, Cēsīs, Jelgavā. Jā. Mēs atbalstam dažādus piemiņas pasākumus. Pieņemsim Vāčpēžu diena, Latvijas dzimšanas diena. Mēs piedalāmies vāpu gājienos un mēs piedalāmies dažādās aktivitātēs. Mēs cenšamies, lai jaunieši kļūtu aktīvāki un vairāk būtu tuvāki dabai. Un cik jūs pati ilgi esat šajā biedrībā jūs? Man šķiet, ka kādus 2-3 gadus jau. Es jau 4. vai 5. gadu. Un neapnīk? Nē, šis te patiešām ieinteresē. Šie pasākumi viņi tuvina cilvēkus, šīs nometnes, kad tu iepazīsties ar cilvēkiem no citām vienībām. Tas ir šī dzīve, tas liekas interesanti ļoti, tas ļoti aizrauj. Un vai jūs arī šeit piedalāties tādēļ, lai piesaistītu jaunus biedrus? Vai tas arī ir viens no mērķiem? Jā, protams, jauni biedri vienmēr tas ir ļoti labi. Pagaidām mūsu vienība Valmiera skaitās viena no lielākajām skautu vienībām Latvijā. Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja piedalīties loterijā, kurā visas lozes ir pilnas. Lai to izdarītu, jāapmeklē katras organizācijas stends un jāizpild uzdevums, lai īpašā pasē dabūtu zīmodziņu. Kopā jāskrāj pavisam 11 zīmogi. Uzdevumi bija visdažādākie. Jauniešiem nācās gan palauzīt galvu, domājot, kā vislabāk palīdzēt Valmieras pilsētai un valmieriešiem, gan šaut ar loku, pierādīt savu varēšanu sitot pa īpašu ķepu vai raidot bumbiņu Lakras vārtos un pat izmēģināt spēkus alpīnismā. Kāds ir jūsu pārbaudījums šodien, lai saņemtu pasē zīmodziņu? Mums pārbaudījums, kā fiziski, mums nav šeit jāšauj loku, bet mēs liekam cilvēkiem padomāt. Mēs ieradam anketu, un cilvēkiem vajag izteikt tieši savas domas, kā būtu pati noderīgākā labdarība priekš Valmieras.
Un mēs pēc tam pēc šī pasākuma labāko ideju izvēlēsimies un arī viņu realizēsim. Pozitīvā un patīkamā gaisotnē aizvadītais pasākums noslēdzās jau pamatīgā krēslā ar pateicību izteikšanu dalībniekiem un organizatoriem. Tradicionāli neizplika arī kopējā fotografēšanās. Visiem